Tā nu mēs te darbojamies. Dedzinām svecītes. Kam pa godu? Laumani. Zilgāk. Jā, es to nevaru. Labi. Cakumiņi tur tā tos arī tad vien paņem. Sveču dienā esot arī Paldies. Jā. Es saku, Īstā sveču diena. Jā, īstā sveču diena. Galdi tik skaisti. Trauki. Sveču turi. Ilma teiks, vai ir tā vai nav, bet man šķiet, ka mēs tiekamies vismaz ar vienu daļu 7. reizi sveču vakarā. Un tāpēc man tā šķiet ar pilnu pārliecību, ka tā ir tradīcija mums. Vai no visiem atzīta, vai no dažiem atzīta, bet katrā ziņā 7 gadi jau nu nav mazs laika periods, un atcerēties pirmo reizi, un visvairāk es atcerējos to, kad sāku šķirstīt tos pirmos materiālus un lasīt arī tos uzvārdus no skolēniem, kas ir rakstījuši darbiņus tajā laikā. Bērni bija ļoti pārsteigti rakstiem 2. februārī. Vai jūs varat pateikt to pašu pamatbūtību sveču dienā? Kas tā tāda ir? Un kāpēc? Un ka tās bija daudz sasniegums progresīvāks, jo tās deva gaišāk gaismu kā skalvi. Tautas dziesmās saka, ka skangali vairs nebūs jāmet ārā, kā tagad viss izdegs un gaismiņu dos. Bet, kā jau viss Latvijā. Kaut kā varam tikt vēl cauri. Taču mēs ugunskura sev līdzi paņemt nevaram, un tāpēc vajadzēja izdomāt arī citus gaismekļus. Un tad ir teikts tā, ka sveces priekštece visticamāk ir bijusi taukos iemēgta, aizdedzināta šķiedra, nu tātad, kas slikti dega un vēl sliktāk smalkoja. Tomēr tā sākās sveces radīšanas ceļš. Tieši tādā veidā mēs kādreiz gatavojām lāpus konservu bunčā. Tad jau mēs atkal varam skatīties uz austrumiem, jo mums patīk vai nepatīk, tur tomēr tas sākums. 200 gadu pirms mūsu ēras. Šķildas pilsētā izveidoja sveču tirgotājus, kur šos gaismekļus pārdeva, un tos pārdeva galvenokārt uz svaru. Nu, mēs šodienās to varētu ar Ziemassvētku svecītēm salīdzināt, kuras pārdod paciņās.
vai kā, un tad sešķos bija 8, 10 vai 12 sveces. Tā laikā izēja materiāls joprojām bija tauki, un, protams, ka tauku liks daudz ko vēl klāt. 1800. gadā, no jau pavisam tuvu mūsdienām, sveces jau tika ražotas no parafīna un stearīnas kāpes piedāvā. Oi, cik skaisti, vai ne? Neraugoties uz laikjākumu 1897. gadā. Tur man 30. gadā, 50. gadā tikai tas lielais apvērsums sākās, ka sākās tā ražošana. Te jau ir gadsimta beigas un jau ir šis apvērsums, tas, nu, ka teikt, tas sveču uzvars ceļš ir liesmā. Sveicojas, eglītē svecītes svečojas. Svecītei ir sava liesmiņa, tā ir svecītes sirsniņa. Aprojas svecītes liesmiņa, apstājas svecītes sirsniņa. No kā tev acīs tā liesmiņa, tā ir svecītes dziesmiņa. Paliek tev acīs smiedam, ar tevi tālāk iedam. Eglītē svecītes sveķojas, eglītē svecītes svečojas. Ir, ko mēs tā esam iedibinājuši šajos gados, ir, ka mēs lasām arī dzeju. Vienu reizi mēs, tā bija pirmā, man liekas, Līja Brīdaka, lai atkal atdzīvinātu atmiņā un spētu padomāt par tādām lietām, ko ikdienā jau mēs neizdarām. Skolas programmas arī tagad ir tādas īpatnēji sastādītas, kas īsti, un viņam tā jubileja sāks līdz ar gada sākumu. Tad šajā reizē mēs varētu vairāk pievērsties tai Blaumaņa darbības pusē, par kuru varbūt mazāk runā, mazāk dzird, un tā ir Blaumaņa dzeja. Mēs esam tikušies disko zālē. Jā, tad tas bija pasākums Krišjānim Baronam, tad, kad mums arī Krišjāna Barona rādījis pulcējās. Mēs tur izlējām kādas 3-4 vai cik tās sveces. Un tā ir svece, kad mēs runājām par Aleksandru Čaku. Un es tā savā prātā domāju, ka tika saukti daudzi Rudolfi, un es nevarēju saprast, kur tie citi Rudolfi, tur nekādi nav. Bet nē, viņš ir saukts bērnībā, viņam ir vairāk tie vārdi, viņš ir saukts par kādu, viņš paliek arī kā rakstnieks. Tas mūžs viņam ir īs, jūs jau redzējāt, ir 43, 5. Viņa daļradas metode, reālisms, tas nozīmē reāli parādīt, kā tad tie cilvēki dzīvo, reāli parādīt, ko tad viņi domā, kā viņi priecājas, kā viņi raud, kādas būšanas un nebūšanas te viņa dzīvē. Es tā īsti atkal redzēju, kāpēc Rudolfa mantojumā, no kurienes tad radās tas parādīt, kas saimnieks brauc un kā izturās tas muiškungs un tās attiecības, kur tur rādas, un ka tas saimnieks nebija tik naps, jo tad, kad viņi dzīvoja brakos, un citur saimnieki bija pietiekoši bagāti un pietiekoši, turīgi un ar savu pārliecību nebūtu ne tādi muižas pakalpiņi, tikai ierādīts, neapstiprināts, ka var jau būt, ka tas tēvs ir arī kaut kas saistīts ar tiem muižas kungiem. Tādas ir, bet arī viņš tēvu īpaši nepiemin. Bet interesants tāds stāstījums par to tēvu ir, jo tēvs esot runājis pilnā balsī visu. Vienalga, tas ir tā, kā mēs sakām, ka maz bērni vienalga vai autobusā vai kur, ka viņš saka, tad viņš saka. Un tēvs tā teica, saprīši, kam tad tā balss ir dota, lai tā nepateiktu. Parāda viņu gan kā šo jauno meiteni, kas ir es saprotu, ka viņa pat nav čigāna meiteni, ka viņa ir čigāna taborā, tur iekļūst. Man būtu tās sajūtas, ka viņš ir... Un, kad abiem dēlnas cauras, tad ir atkal pavasaris. Tie ir Brenča pavasara vēstneši.
salikt lapiņas, mēs tā vēlāk vēl paliekam, paskatāmies. Nu, pa vanadziņu jau neviens vairs neraudās tagad, vai ne? Vienkārši, nu, jā. Tikai vispār kā ir kaut ko. Atnācis brakiem ziemā, kad mājas baltas un apsnikušas, kad klusums un miers, kad sniegpārsliņas rotājas kokos un ēku jūtos. Cik jauki brakis mažo pavasarī, kad uzzīd vispolītes, smaida zeltsterītes un reibina ziedošās sievas, un dzīvība visapkārt un gaisma uzvarējusi. Balti braki kļūst ābelu ziedā. Ja esi atnācis uz brakiem, tad dodies prakats un dziļā mierā. Skat, kur nemierīgais Edgars grabas malā. Vēl dzjaulešu sniegs, pirtsgravas avotiņš. Acis priecēs, meži un grauki ieloki. Silta atnāk vasara. Uzzied naktsviļolas. Sakuplo baltrozīšu krūms. Ienāc braku vasarā. Paskrien zaļajā zālē. Pieliec roku zemē. Krāsains ir braku rudens. Sapāku grībulem, pret sienu tīk ar auri, ja tevis pārsomos, varbūt tas tīksīs cauri. Vēl nevar dabūt zināt. Veca lieta pie kurliem un puskurliem. Tie domā, ka tie runā un nezin, ka viņi kliedz. Nu tā, nu un tāds visāds, kā tur iet ar to taupīšanu, tur tad liek. Lai gan ziemas smagi auti, kalnus vēl un laukus klāja, un zem ledus upes strauti tikai klusi spēku skrāja. Tomēr jaukā salda ziņa, tavā sērā sirdī smejas, vaicā tu aiz ko tas ceļas. To dari viņa, un kāds ir pēdējais vārds? Cerībiņa. Redz, Agri, ja tu skatītos, tu teiktu? Birzes maliņā, ziedus meklēju. Izklausās skaņi visas tautas priekšā. Vai man, zinu, kas esmu, manas dziesmas ir remdenas, nekvēlo jūtas, domas man nelido ēkļu skrējienā, mani smiekli pašam par rieboņu, mani tēli no māla, manas gleznas ir algāža darbs, mani jāsamis, ka domāju klusā stunda par sevi, palīdzi manim, palīdzi tauta, kustini manas dvēseles smukošos ūdeņus, laid pār mani varanus iespaida zibeņus. Pār jūru nes laiviņu mūsu. Aiz upes, aiz jūras meiteni dzied, tās dārziņā brīnišķās puķis zied. Balts sudraba kronīts, zelta matos tai zib, to katrs no mums par līgavu grib. Un sārti, zelta liesmas lūgurs spīd, paļā vērs zvaigžņu vārtu, klusām nakts uz zemes slīd. Jausmas, ka viņam no tās dzīves būs ātri jādodās, tas ļoti ieskanās. Dziesmās jau arī tur tas visur ieskanās. Un te ir, ka viņš ir ezerā sēdēja, dziedāja koklītēm vaidot. Jo viņš uzdot jautājumu, vai zina par to krauklīti, kas sēž tai vidējā zarā. Krauklīt, vai tu, kad redzējis, esi mūsu māsu, kur aizveda tautas. Pāri par purviem, pāri par mežiem, viņi tā sakot aizveda projām. Tiešām tautieši aizved viņu tāļu uz plašajām Kurzemes ārēm. Jau magonis rozes dārzā plaukst. Tās tevi gaidīdamas tvīkst, bet tev vēl galviņas pilnīgi slīkst. Tā nē, vajag miedziņu projām dzīt. Pagiešu palīgā atstiņas trīt. Kizi, čibu, čabulīt.
Uz gadus vēlāk. Celies augšā, stavai līdzi, ko žāvājies, nu drīz, jau ganu Janka kājasā un govs vēl neslaukts laidarā bļaun. Gan šļaucīsies atkal dienvido, dod puikām cibu, man ar kaut ko, un cūkām grūdeni priekšā liec. Žip, vai dzirdi, kā vepri jau kviec? Taisi, ka no migas ārā tiec. Ieradās. Tas puika bija atnesis un gultā licis, lai brēc, jo familija šūpulis bija putekļos un lēts. Agastam uz viņu bija labs prāts, un tas 3 gadus atpakaļ šur tika aicināts. Te iedzīvoties dzimtenē pavisam nebija grūti, bet tad tā īsti parādījās puķis jauns ar acīm sprigarām, un tūdaļ Arvīts noprata, ka glābiņš guļiek stāv, līdzot jau projām dzīt vecs puiša vientulīt, lai jaunā pāra dzīve zeļ, lai kukla riekšā stāv. Nu, veco tantiņu, kas tev par kreņķi? Kad tu tik saskābusi? Iesim uz šeņķi, iemetīsim glāzītes trinhīna, karbola vai tukšosim pudeli ar zilo skābi. Kļūs jautrāki prāti, kas kā liekas tev slābi. Ej, nemēļo krustdēls, cienī manu gurumu. Par daudz man tā darba, par tagadējo šaurumu. Tu laikam Itālijā, tas vainīgais bija, un to vesumu caurumu vaļā. Jā, bija tur peklē sakrājies par daudz tās gāzes un smakas, jo beidzamā laikā tur kādi cep no smirdošās slakas. Māte bārās, ka šās deguna tā nelābā mēdinot, lai taču atkal drusku lielo ķēķi vēdinot. Bet vai tad nevarat mazāk tā trokšņu taisīt? Kam vajag tik neiedzīgi mūrs, cilvēks, ūdeni, pelns kopā maisīt? Iznāca tik daudz darba priekš manis stipra, ka beigās ir rokas tirpa. Hehe, un pie San Franciskas, tur tirpa tev rokas, tur tirpa iciskas. Klāt jau nu visus spēkus un tur liku, laimīgi ar savu darbu arī galā tiku. Bet Krievijā ko? Tad tev bija pļauja, parādi šurp, kā tad slapja sarkana sauja, iemetās gan tev pirkstos vai krampi? Biju jau nu gan tur jāstrādā kā ar dampi. Pļauju un pļauju, rokas pļauju, un atkal pļauju un vēl vairāk pļauju. Piekļuvu gan atsevišķam vīram, gan plašākām māsām. Cirtu par lakas zābakiem un kājām basām. Uzvaru jau un svinēju katru dienu, tikai nespēcīgi biju un paliku pret vienu. Tas nav nec duramas, nec karamas, nec šaunamas. Nav ar vārdu sakot, iti nekāds šaunamas. Zeli ķert, iešu pat tad labprāt ar tevi kādu glāzīti dzert. Dod tik šurp, drīz knakšķēs tam spranda. Es neesmu tas, kas par velti krata un granda. Lai maziņš tas vīrels vai lai tas prāviņš, es viņu miekšu. Bet tu saki man, kā viņš sev vārdā sauc tas Pa Latvijas viens traks lops, dziesmu kurzemniekam dziedam, meldiņu viens kungs pa vārtiem. Iekš saldus ir viens asins suns, tam kaut kur iemeties viens puns. Ak vai, viens vilzīgs trums un puns. Suns no šī puna ticis traks, bet citādi tas nav švaks. Ak vai, viņš nav švaks. Tagad vajadzēja teikt, tagad visiem jāatdien šitas te meldiņi.